Sveiki, sveiki! Šajā video palūkosim, kā atvasinājumu var uztvert tīri grafiski. Mēs zinām, ka atvasinājums pēc definīcijas ir robeža funkcijas pieauguma un argumenta pieauguma attiecībai, tad, kad argumenta pieaugums tiecās uz nulli. Ko tas nozīmē? Pieņemsim, ka mēs gribam aplūkot funkcijas atvasinājumu tikai vienā noteiktā punktā. Šajā punktā x. Un mēs salīdzināsim kādu pieaugumu delta x. Mēs salīdzināsim funkcijas argumentu pēc šī delta x. Kā rezultātā mums tagad ir 2 punkti un 2 funkcijas vērtības. Šajā gadījumā es iegūstu funkcijas vērtību y atkarībā no x. Un šeit es iegūstu funkcijas vērtību. Tā, būs jāzīmē nedaudz plašāk. Y atkarībā no x plus delta x. Un šī starpība ir delta y. Tāpēc jau bieži vien nākamais solis, ko mēs darām, ir robeža delta x tiecoties uz nulli starp y no x plus delta x un y no x. Tāpēc tā to biežāk precīzi pierakst. Un kas notiek, kad delta x sarūk? Ja mēs novilksim tādu kā pieskari, tad sarūkot delta x, mēs iegūsim tā kā arvien mazāku atšķirību starp šo delta y un pretējo kateti trīsstūrim, ko mēs būsim konstruējuši caur delta x un delta y. Šī katete uzrādīs virziena leņķi alfa. Šī katete, bet šī līnija, ko mēs tikko novilkām, uzrādīs virziena leņķi alfa. Un jo vairāk mēs samazinām šo delta y un delta x, jo vairāk mēs iegūstam to, ka šī novilktā līnija, ar kuru mēs varam savienot dažādās y vērtības, tās divas y vērtības, no y no x plus delta x un y no x, arvien vairāk pielīdzināsies šai. Šī ir funkcijas grafika pieskare. Pieskare norādītajā punktā. Pieskare norādītajā punktā x. Pieskare ir kaut kas, kas pieskarās tikai vienam punktam grafikā. Ir arī šim trīsstūrim īpaši nosaukumi katetēm. Šo kateti sauc par dx un šo kateti sauc par dy. Un jūs pamanīsiet, ka tad, kad delta x iet uz nulli, tad par ko pārvēršās delta y? Ja delta x iet uz nulli, tad delta y arvien vairāk un vairāk tuvojas tam, precīzāk nevis delta y, bet delta y attiecībā pret x. Šī attiecība arvien vairāk un vairāk tuvojās tam, kas būs dy pret dx. Tātad šī trīsstūra katešu attiecībā, lai kādu trīsstūris arī zīmētu, attiecība tik un tā saglabāsies. Un tas ir alternatīvs apzīmējums atvasinājumam. Šis ir apzīmējums, ko, ja nemaldos, izmantoja pats Ņūtons, kad ievies šo. Y' ir apzīmējums, ko izmantoja Leibnics. Tad atvasinājumu atklāja 2 gudri cilvēki, 2 multimākslinieki, gandrīz vienlaicīgi.
Un tāpēc atvasinājumu rašanos piedēvē viņiem abiem. Bet katrs lietoja savu apzīmējumu, un šiem abiem apzīmējumiem īstenībā tad joprojām ir piekrišana. Viens ir vienkāršāks, bet otrs paver vairākas iespējas manipulēšanā ar atvasinājumiem un izteikšanā. Tad grafiskā interpretācija, zīmējums jau paliek piesātināts, principā pasaka to, ka novelkot pieskari, es varu uzrādīt, ka katešu attiecība tiecās uz atvasinājumu. Un īstenībā mēs varam saskatīt šeit leņķi alfa. Tā ir pretkatēte pret piekatēti, un pretkatēte pret piekatēti pie tam vēl ir tangens no leņķa. Izrādās, mēs varam dabūt tangensu no leņķa alfa, no pieskaras virziena, no pieskaras leņķa, ko tā veido ar X asi, vienādu ar atvasinājumu. Un šo laikam ir tā svarīgi piefiksēt. Atvasinājums kādā grafika punktā ir vienāds ar tangensu leņķim starp X asi un pieskari dotajā punktā. Lūk tā. Šī ir atvasinājuma grafiskā interpretācija. Un šī interpretācija īstenībā var sniegt baigo informāciju par pašu grafiku, kas notiek. Pieņemsim, ka es gribētu noteikt atvasinājumu šajā punktā. Un tā informācija man īstenībā sniegt to, kādā leņķī ir vērsta pieskare. Un ja tā padomā, hei, šī pieskare ir daudz stāvāka nekā pieskare, ko es novilku sākumā. Bet, ja es, piemēram, novilktu šajā punktā, tad atzīmēšu, šitas bija punkts A, šeit jau ir punkts B, tad ievērojot, ka pieskare ir lejupējoša. Bet tāpat kā pats grafiks. Savukārt, ja es uzzīmētu, teiksim, šeit punktā C, pieskare būs diezgan lēzena, varbūt pat horizontāla. Un tas labums, ko sniedz atvasinājums, īstenībā ir informācija par to, vai funkcija kādā vietā aug vai dilst. Ja mums ir sarežģītāka funkcija par polinomiem, kurus mēs jau esam pētījuši, tad mēs varam iet pēc atvasinājuma zīmes pateikt, ja atvasinājums sanāktu pozitīvs, tāpat kā leņķis, tangens leņķim, un mēs varētu teikt, ka funkcija ir augoša. Ja? Mēs mērītu pagriezienu leņķi. Savukārt šeit mēs noteiktu pagriezienu leņķi, mēs saprast, ka pagriezienu leņķis šeit, saukšu to par beta, ir negatīvs. Pats atvasinājums būs negatīvs līdz ar to. Tad es teiktu, ka funkcija dilst. Izrādās, atvasinājuma zīme sniedz informāciju par to, vai funkcija aug vai dilst. Un dažos gadījumos mums sanāks pat atvasinājums vienāds ar 0. Ne visi gadījumi būs viennozīmīgi, bet tas īstenībā ļauj pateikt, vai funkcija gadījumā neatrodas augstākajā punktā vai zemākajā. Lūk, tāds ir labums no atvasinājuma grafiskās interpretācijas. Un vēlāk tematā mēs arī noteiksim, vai ir iespējams, tā teikt, noteikt, kurā vietā funkcijai ir vislielākā vērtība un vismazākā. Un jūs varat iedomāties, ka tā kā dzīve sastāv no procesiem, mums tā ir informācija ar lielu vērtību. Mēs visu laiku modelējam procesus ekonomikā, fizikā, medicīnā, visur. Un tās ekstrēmās vērtības, kas ir lielākās un mazākās vērtības, tās ir ar milzu nozīmi. Piemēram, ekonomikā lielākā peļņa vai medicīnā vislielākais labums, ko var sniegt
medicīniskā, medicīniskā palīdzība, tam ir liela nozīme. Tāpēc, lūk, atvasinājums šajā gadījumā ir ļoti nozīmīgs. Tiekamies jau citā video, kur mēs praktiski noteiksim arī pieskaras un normālas. Lai izdodas!